Sajūtu mierīgāku un mierīgāku lēnām elpu. Sajūtu to vēderā, krūškurvī, kaklā. Lēni izelpu. Izelpojam visi gaisu ārā. Ieelpa 4, 3, 2, 1. Aizturam. Izelpa 4, 3, 2, 1. Aizturam. Ieelpa 4, 3, 2, 1. Aizturam. Izelpa 4, 3, 2, 1. Aizturam elpu. Paturpinam šādi, paskaitam. 4 sekundes ieelpa, aizturam uz 2, 3. 4 izelpa, aizturam uz 2, 3. Elpojam, skaitam, vērojam, kā mēs paliekam mierīgākas. Vērojam, kas mums vairs notiek. Sanāk. Kā mums izdodās. Vienkārši šeit būt ar sevi. Mēs neko nedaram, un mums ir labi. Ka mēs vienkārši ieelpojam, izelpojam, un viss ir kārtībā. Iedomājamies, ka mēs tā varētu sev mazliet apskatīt no malas, no priekšas, no aizmugures, no augšas. Mēs redzam savu ķermeni. Tas mierīgi sēž, meditē. Viss ir kārtībā. Es varu vienkārši būt. Nekas nav jādara, nekas nav jāpierāda. Es vienkārši esmu un ar to pietiek. Es esmu pati sev pietiekama. Esmu sev pavisam pietiekama. Es esmu brīnišķīgs cilvēks. Skaista dvēsele. Iedomājamies situāciju, kur mēs iepazītos ar kādu jaunu cilvēku. Tā vietā, lai mēs stāstītu visu, kas mums nesnāk, neizdodās un cik mēs esam slikti, mēs iepazīstinātu sev šodien tā. Sveiks vai sveika! Es esmu brīnišķīgs cilvēks. Es esmu mīlošs cilvēks. Es ļoti mīlu sevi. Un es esmu pietiekama. Iedomājamies to, izstāstam kādam. Un redzam, kā viņa acīs iedegās tāds, cik forši. Pilnīgs cilvēks. Mēs varam tagad atkārtot šos vārdus sev, skaļi. Daram tā.
vai tā klusām pie sevis. Es esmu brīnišķīgs cilvēks. Es esmu mīlošs cilvēks. Es esmu pietiekama, piepildīta. Redzam, cik ļoti tie apkārtēji par mums priecājas. Kad viņš šos vārdus dzird no mums. Kā viņi apsveic mūs, kad mēs esam beidzot apzinājušies savu pilnību, savu skaistumu. Kad viņi priecājās par mūsu esences tādu atvēršanos. Mēs liekam rokas uz sirsniņas. Dziļā pateicībā par to, ka mēs šodien šeit esam. Ka mēs šodien šeit esam ar savu brīnišķīgo būtību. Ka mēs šeit pienesam šajā meditācijā to savu daļu esences, kas veido mums šo brīnišķīgo pieredzi visiem kopā, šo enerģijas kokteili. Un pateicamies, ka mums ir iespēja pienest no sevis vislabāko, visforšāko. Mums apsolos šai dienai cauri iet ar tādām enerģijām, ar tādu pārliecību, es esmu pietiekama, es esmu mīloša. Es esmu pietiekama, es esmu mīloša, es esmu piepildīta. Es redzu, kā man viss izdodas. Paldies, ka es meditētu kopā. Šis ir īstais laiks, kā vienmēr, lai paņemtu kladītes un parakstītu. Un es arī ļoti priecāšos, ja jūs uzrakstīsiet man, vai tagad, vai vēlāk. Un padalīsieties ar to, kā jums gāja, kas ar jums notikās, un kā šis jūs, kur tas iebīdīja. Bet jā, tie vārdi sev. Es esmu brīnišķīgs cilvēks, es esmu skaists cilvēks. Es mīlu sevi tieši tādu, kāda es esmu. Lai tie jums paliek tādi, kas ir īsti priekš sevis. Ar tādiem mēs ejam apkārt un iepazīstinām sevi ar citiem. Un bija ļoti skaisti vienreiz. Tas bija podkāstā, vai tas bija kaut kur, varbūt, kur es biju, bet Cuto Erasmus, skaists arī skolotājs un zinātnieks, un viņš teica, kā es skatos tiem, tad, kad cilvēki iemīlējušies, ja kā viņš viens uz otru skatās, viņš saka, ka es ieraudzīju savu sievu, un es viņu redzēju tik perfektu, ja. Pirms viņi man izstāstīja, kā viņi sevi nemīl, ja. Jā, tā kā mēs ejam apkārt stāstīt par to, cik mēs esam skaisti un brīnišķīgi. Un daram to ar enerģiju. Tas nav nevienam jāraksta mums uz viņa kladē iekšā vai viņa kaut kur, bet ar darbībām, ar enerģiju, ar to, kad mēs atnākam un mēs esam patīkami, kad citiem mūsu klātbūtnē uzlabojas garstāvoklis, kad viņi sadzird mūs ar to, kā mēs vienkārši vibrējam forši. Katriem vārdiem pienāks savs laiks, jādara, jā. Jā, es esmu kā Haribo konfekte. Pietiekami skaista un fleksibla, ideāli. Ir labs savienojums. Un arī dārgāk nekā parastās gumiju končus, ne? Jā, es varu izdomāt, kuri konči jūs šodien esat.
Tas tāds foršs, man patīk šie uzdevumi, tāpēc arī dod tāds parasti tur grupā visu kaut ko, bet tāds izdomāt. Kādi, jā, varbūt kāda konča es esmu šodien, jā, lai mēs, kāda garšiņa, jā, un kāda izēviela mumsos iekšā, bet šokolādi jau tāpat garšo visiem lielākoties. Tā kā var jābūt. Būtu var tāds.